Cienījamas dāmas, godātie kungi, skatītāji. Visi ir izlēmuši, bet es tomēr pateikšu. Drīz mēs balsosim par 3 vicemēriem. Es runāšu tikai par vienu. Edvards Ratinieks. 22. gadā viņš ieņēma Rīgas vicemēra amatu un bija atbildīgs par īpašumu jautājumiem un sadarbību ar Rīgas pašvaldībām, kur pārsvarā arī pārvācās rīdzinieki ap 10 000 cilvēku gadā. Un līdz ar to es varu apgalvot, ka faktiski nepildīja savus tiešus pienākumus. Edvards Ratinieks toreiz 22. gadā pats uzsverā: mans mērķis ir attīstīt Rīgas ekonomiku un starptautisko konkurētspēju un veidot galvaspilsētu dzīvīgu, sakoptu, drošu un labklājīgu visiem tas iedzīvotājiem. To es paņēmu no preses. Dzīve notika otrādi, un mēs visi zinām, ka pa šiem gadiem Rīga zaudēja lielākas Baltijas pilsētas statusu. Tā kā realitāte Ratinieks nodarbojas ar Rīgas latviskošanu, pārdevēja ielas, demontē pieminekļus un pieminas plāksnes. Iekšējā Liana Langa jebkura nacionalistā šajos brīžos līksmoja. Es uzskatu, ka Ratinieks neizpildīja savas amata pienākumus, par to viņš netika ne brīdināts, ne sodīts, algu turpināja saņemt. Turklāt viņa biroja strādāja 4 darbinieki, un jūsu biroja, ja nemaldos, 2, vai ne? Tā kā, ja pieminekļu grāvējs un krievu valodas vajātais Edvards Ratinieks tagad atbildēs par drošību, īpašumiem, mājokļu politiku un vides jautājumiem, rīdziniekiem nebūs ne drošības, ne īpašumu. Rīgā atkal tiks īstenoti nacionalistiskie eksperimenti, gatavojoties nākamajam Saeimas vēlēšanām. Ja jūs balsosiet par Ratinieku, jūs balsosiet pret Rīgu. Šis cilvēks ir grāvējs, viņš nav neko uzcēlis un neko pozitīvu nav izdarījis. Nacionāla apvienība nav spējīga kaut ko rādīt. Tā ir tikai vienīga ideja - latviska Latvijā. Taču pat demogrāfijas jautājumu, kuru viņi uzņemas risināt Saeimā, viņi nav spējuši atrisināt. Tāpēc Latvijā un arī Rīgā izmirs, ja būs tikai latviska. Un jums paliks tukša latviska zeme. Mums nav pa ceļam. Mēs turpināsim cīnīties pret šādiem politiķiem, līdz spēks būs mūsu pusē, normālu cilvēku pusē. Mēs mīlam Latviju, daudzveidīgu Latviju, ar daudznacionālo galvaspilsētu Rīgu. Es esmu pret Edvarda Ratinieka kandidatūru vicemēra amatam. Aicinu jūs viņu arī neatbalstīt. Arī pārējos kandidātus mēs neatbalstīsim. Un paldies jums par uzmanību.